Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 7. nedēļas lasījums. Šodien ir trešdiena, un mēs mācīsimies par vēl kādu īpašu Dieva draugu, kādu vīru, kurš bija uzticīgs Dievam. Klausīsimies! Lielie plāni. Kad Dievs uzlūkoja zemi, viņa sirdi pārņēma sāpes, bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu. Un skatīja Dievs to zemi, un redzi, tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes. 1. Mūzes 6, 11, 12. Tomēr Dievam pasaulē bija kāds īsts draugs. Viņu sauca Noā. Bībele saka, Noā bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu. 1. Mūzes 6, 9. Tāpat kā Ēnohs, arī Noā uzskatīja Dievu par savu labāko draugu. Noā mīlēja Dievu no visas sirds, no visas dvēseles un no visa sava spēka. Noā zināja, ka Dievs ir mīlošs un vienmēr bija viņam uzticīgs. Dievs runāja ar Noā un pastāstīja viņam par savu plānu glābt pasauli no grēka. Dievs jau bija apsolījis Ādamam un Ievai, ka viņš sūtīs Jēzu mirt par mūsu grēkiem, taču pasaule bija tik ļauna, ka drīz tajā varēja nebūt vairs neviena Dieva pielūdzēja. Tāpēc Dievam vajadzēja pasauli pārradīt tīru un jaunu. Cilvēki ir piepildījuši zemi ar vardarbību. Dievs skumji paskaidroja Noām, es likšu nākt ūdensplūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības dvaša, visam, kas zemes virsū būs nobeigties. 1. Mūzes 6, 13 līdz 17. Dievs aicināja savu draugu Noā palīdzēt. Noā uzmanīgi klausījās, kad Dievs teica, kas viņam jādara. Kādi bija šie norādījumi? Izlasīsim 1. Mūzes 6, 14, 16. Taisi sev šķirstu no sveķainiem skuju kokiem, ar nodalījumiem tev to šķirstu būs taisīt, un no iekšpuses un ārpuses tev to būs izstriept ar darbu. Lūk, kādu tev būs taisīt, garumā 300 olektis un platumā 50, bet augstumā 30 olektis. Jumtu šķirstam tev būs taisīt virspusē, un durvis šķirstam tev būs likt tās sānos. 3 stāvos tev būs to taisīt. Šo lielo laivu sauks par šķirstu. Lai gan cilvēki pasaulē nemīlēja Dievu, Dievs viņus tomēr mīlēja. Viņš joprojām bija
uzticīgs. Viņš aicināja ļaudis šķirstā, lai tie būtu pasargāti no gaidāmajiem plūdiem. Mani interesē, Kā Dieva plāns lika justies nām? Vai jau esi iemācījies atmiņas pānta dziesmu no galvas? Klausāmies to! Un viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu. Es tevi iecelšu par daudzumu, ja sava kunga priekā. Mateja 25, 21. Un viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu. Es tevi iecelšu par daudzumu, ja sava kunga priekā. Mateja 25, 21. laiks lūgšanai. Paldies Tev, Tēvs, par Tavām rūpēm, par mums visiem, par Tavu apsardzību un vadību mūsu ikdienā. Paldies par drošību, ko dod. Paldies, ka esi uzticams draugs. Tavā vārdā. Āmen.